Šonadēļ Rīgas Latviešu biedrības nama Kamīna zālē norisinājās radošo darbu konkursa Es un mana dzimtene otrās kārtas noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbalvošana. Konkursā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Konkursa rīkotāji rosināja jauniešus veidot radošus darbus par tēmām Es un manas mājas, mana ģimene, Es un mana skola, Es un mani draugi, mana vide, Es un manas Latvijas nākotne. Man ir prieks, ka šis noslēgums ir šeit, šajā vēsturiskajā ēkā Rīgas centrā, jo jūs jau droši vien skolā gatavojaties mūsu valsts 100-gadēji, bet Rīgas Latviešu biedrība tajā gadā, kad valsts svinēs tikai 100 gadi, atzīmēs savas biedrības 150. pastāvēšanas gada dienu. Jūs varbūt dzirdiet to mūzikas skaņu, valodas skaņu mūziku un par to, jo tie dzējuļie un no visam skolām, īpaši no mazākuma tautu skolu, es saku, cik talantīgi bērni, kā viņi dzird, kā viņi prot izteikt to visu. Tātad varbūt mūsu balvas paliks tikai jūsu ģimenes arhīvā, bet galvenais ir tas, ka jūs esat šeit, ka jūs vispār piedalieties šajā konkursā. Tieši radošums ir tas, kas jūs ir atveicis uz šejieni. Dažreiz ir sajūta, ka radošums tas ir tas, ar ko mēs piedzimstam, tas talants, bet katrs talants ir jāattīsta, un jūs ļoti labi zināt, cik daudz laika jūs tērējat, ja jūs mācāties mūziku, ja jūs mācāties gleznot, dejot, dziedāt. Arī valoda ir instruments, ar kuru ir jāstrādā un jātrenē šīs prasmes. Un šādi konkursi kā šis ir viens no mudinājumiem, jo šīs prasmes attīstīt. Rīgas Latviešu biedrības atzinības raksts Ilgucīma vidusskolas 8. B klases skolniecei Margarītei Karolei par radošu un izcilu veikumu piedalīties radošu darbu konkursu Es un mana ģimene. Lūdzu! Tika pasniegti atzinības raksti, diplomi, dāvanu kartes un vērtīgas grāmatas. Projekta vadītāja Lāma Celma teica, ka dalībnieku atsaucība bijusi ļoti liela un patīkami pārsteigusi. Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar citām organizācijām, starp kurām bija Jauniešu radoša apvienība Trepes, Strazdumuižas speciālā internāta vidusskola, kā arī norvēģu partneri Norvēģijas Latviešu biedrība, jau kopš pagājušā gada rudenis īsteno projektu Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm. Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentā atbalstu, un katrā ziņā ir pienācis finiša mirklis visām mūsu aktivitātēm, gan projektā, gan arī šajā projektā notiekošajam radošo darbu konkursam, par kuru pirmā daļa jau bija noslēgusies maijā, kad bērni jau parādīja savu pirmo devumu, un tagad otrajā kārtā ir piedalījušies atkal citi bērni, daļa ir piedalīsies atkārtoti, un mēs apkopojam tagad rezultātus gan par otro kārtu, gan par visu šo konkursu kopumā. Bērnu radošo darbu konkurss ir viena no 9 dažādām aktivitātēm, kas notika šī projekta ietvaros. Projekts tapis ar iepriekšēju iestrādu un ilgākā laika posmā līdz ticis realizēts, un tā apjomi un padarītais darbs tiešām bijis nevien ļoti daudzveidīgs, bet arī ļoti emocionāli pozitīvu pārdzīvojumu piestrāvots. Mēs īstenojām mūsu sapni, iestudējām operu, kurā piedalījās Strazdumuižas bērni, kopā ar profesionāliem māksliniekiem, un patiesībā kopīgais rezultāts, kas tika sasniegts, pārsteidza visus arī pašus dalībniekus, jo bērnu atdeve un sirdsdeksme bija vienkārši fantastiska. Un patiesībā, kā ir pēc pašu dalībnieku atsauksmēm, viņi ir sajutušies ļoti svarīgi, ļoti vajadzīgi un patiesībā redzējuši visu, kas ir noticis, neskatoties uz dzīves realitāti. Mums izdevās ļoti veiksmīgs semināru cikls, kuru mēs īstenojām visā Latvijā.
katrā reģionā rīkojot vienu semināru, kur mēs aicinājām kopā gan nevalstisko organizāciju pārstāvjus, gan sociālos darbiniekus, kur ikdienā strādā ar šīm sociālajām problēmām. Bet mūsu mērķis nebija vadīt gudras lekcijas, stāstīt pareizas lietas, kā tas darāms, bet kopīgi runāt, apskatīties, kā tas reāli dzīvē iespējams izdarīt, varbūt netradicionālāk, varbūt daudz savādāk. Lauma Calma teica arī paldies visiem, kuri palīdzēja to visu īstenot. Personāla skaits vien esot pietuvojies 100. Diploms par iegūto 1. vietu radošo darbu konkursā Es un mana dzimtene. Zālītes speciālās internāta pamatskolas skolniecei Kitijai Kanapeckai. Bet, ja turpinām stāstu par apbalvošanu, daļa jauniešu tēmas pamatdomu un savu redzējumu pauda rakstiski, bet daļa vizualizēja un vizuālās mākslas darbi kļuva par tematu 3 izstādēm. Par šo konkursu runājot, ko es varu teikt, ka pirmkārt patīkam pārsteidz tas, ka ir ļoti audzis līmenis. Nevar salīdzināt ar pirmā kārtā iesūtītajiem darbiem. Tas izpildījuma līmenis ir daudz augstāks. Ir daudz vairāk darba ar dziļāku ideju, dziļāku domu. Bija pat daži tādi darbi, kurus aplūkojot un otrā pusē izlasot nosaukumu, pat asariņas mazliet bija tāds darbs kā lūkšana par Latvijas nākotni, piemēram. Šādi te daudz darbi. Tas ir veids, kā šie bērni parāda to, ka viņi par to domā, viņiem tas ir svarīgi. Cits raksta esejas, domrakstus, cits zīmē. Talanti un spējas atklājās tikai darot, un ja jūt to vajadzību, ka gribās sēdēt un zīmēt un ķēpāties ar krāsām, eksperimentēt, to vajag darīt, to noteikti vajag darīt, to nekādā gadījumā nevajag ierobežot. Tur tajā darbā es tiešām jūtu, tur skan tā bērnība. Citi darbi varbūt ir tik sterili nostrādāti, ka pazūd tas personiskums, tās jūtas pazūd, bet tieši tajā darbā tas ir tas, kas skan visvairāk, tā bērnība, tas primitīvais izpildījums. Tas tā aizkustināja, tā silta aizkustināja tas darbiņš, un tāpēc tas arī bija 1. vieta. Bet ko par tikko saņemtajiem apbalvojumiem teica paši konkursa dalībnieki? Man pamudināja skolotāja vizuālās mākslas, lai es piedalos šajā konkursā un attēloju uz zīmējumu, kas man ir tuvs manā vidē. Un es attēloju savus laukus, jo tur atrodos arī no bērnības, un man ļoti patīk dzīvnieki. Es esmu ļoti priecīga, ka es iegūstu par šo zīmējumu 3. vietu. Pirmā reize, kad es iegūstu tik augstu vērtējumu, un man bija tiešām liels prieks, kad es izdzirdēju savu vārdu, kad es iegūstu 3. vietu. Šajā konkursā pamudināja man piedalīties zīmēšanas skolotāji, un es uzreiz piekrītu, jo man patīk šādi veidi konkursi. Un es savā zīmējumā attēloju sevi un apkārtējo vidi mežu, jo man ļoti patīk staigāt par mežu, man vispār patīk, kāds ir mežs, un tāpēc savu zīmējumu saistīju ar meža dzīvniekiem un augiem. Es esmu bijis tikai Latvijas mežos, un tie man liekas ļoti, ļoti skaisti. Tieši tāpat atzinības un balvas saņēma arī labākie rakstītāji, jo konkurss Es un mana dzimtene veicināja izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru un veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Dalība konkursā sekmēja skolēnu iespēju paplašināt savu redzesloku, izkopt valodas stila izjūtu, celt savu pašapziņu un pašnovērtējumu. Bija arī īpašas 2 balvas - iespēja nolasīt savu darbu auditorijas priekšā. Šo jaunieku izvēlējās mūsu projekta vadītāja Lauma Calma, un tas ir Andrija Upešas, Krīveru vidusskolas 9. B klases skolniekam Armandam Berziņam par aktīvu un radošu dalību radošu darbu konkursa Es un mana dzimtenē. Jo cilvēks jau otru reizi ir tā, otru reizi un turpinā, un tā mērķtība ir tieši vīriešu pienākums un rādītājs turpināt, un varbūt dzīve palīdzēs nākotnē. Vai pieminot senčus, atceramies, ka viņi, dzīvojot ikdienā, domāja par nākotni, respektīvi izcīnīja un iekopa savu kaktiņu un stūrīti zemes,
rūpējoties par mums, nākamajām paudzēm. Te man prātā nāk reiz vēstures stundā lasītās Kārļa Skalbas rindas, lai skalda latviešus kā grib. Mēs gribam redzēt viņus kā vienotu tautu. Tauta ir valsts. No šķiras kabargām mums jātop par apvienotu tautu, par valsti. Ja mēs to nepratīsim, mūsu tauta arī vēl priekš nākošiem gadu desmitiem stāvēs saliekta un nopostīta kā koks bez galotnes. Šie vārdi bija domāti 20. gadsimtam, taču, manuprāt, ir attiecināmi arī uz tagadējiem laikiem. Mīlēsim, lolosim un cienīsim savu valsti. Sapņojot par labāku nākotni, tās pamatos liksim savas zināšanas un darbu, jo tikai mēs paši esam tie, kas veido Latviju zemi. Ne tikai valsts svētkos, bet arī ikdienā pieminēsim dzejnieka Ojāra vāciešu vārdus, šo pašu svētāko tu neaizmirsti. Tu esi Latvija. Pēcbalva Zoltūdas ģimnāzijas 10. klases skolniecei Beātai Lasevičai, un arī viņu lūgsim nolasīt savu darbu. Latvijai ir ambīcijas, mērķi, un katru gadu tie tiek īstenoti. Latvija kļūst tīrāka, gudrāka, bagātāka un neatkarīgāka, kā pusaudis, kam acis deg un kā karsta sirds. Es arī esmu tāda pati kā Latvija. Man jau ir 15 gadi, un es jau varu lemt savu nākotni. Es pati izvirzu savas prioritātes un mērķus dzīvē, lai sasniedzot tos, izvirzītu atkal jaunus. Mēs paši veidojam savu nākotni, un katra šūna ir svarīga. Es ceru, ka Latvija sasniegs vēl nebijušas virsotnes un iekaros katra cilvēka sirdi, kas kaut reiz bijis Latvijā. Esi stipra un nebaidies no grūtībām. Mana Latvija. Un tos, kuri saņēma 1. un 2. vietas diplomas, vēl gaida tikšanās ar pašu valsts prezidentu Melngalnamā. Un tas notiks pēc jaungada svinībām. Būs saruna, kur viņi varēs arī prezidentam pastāstīt par to, kā viņi redz sevi, kāds ir viņu viedoklis, un viennozīmīgi arī šie darbu autori ne tikai tiksies ar prezidentu, bet viņu darbus mēs arī nodosim prezidentam iepazīties, jo viņam ir liela interese par to, kā tad jaunatne skatās uz Latviju, uz savu dzimteni, jo tieši viņi ir tie, kas nākotnē šeit visus darbus darīs, kas nāks mūsu vietā, tā teikt. Tas ir mans pirmais konkurss, un uzreiz iegūt 1. vietu un satikties ar prezidentu Latvijas. Diezgan liels gods, man ļoti liels gandarījums. Godīgi sakot, mana dzimtas valoda ir krievu, un kad klasē skolotāji iedeva dažiem skolēniem tās lapas, es padomāju, kāpēc man nepamēģināt. Un skolotāju paprasīju, lai man arī iedotu. Es uzrakstīju, daudz konsultējos ar skolotāju, un jā, 1. vieta. Man ļoti liels gandarījums, un bija šoks, kad es uzzināju, ka man gan balva, un kad es sēdēju un uzzināju, ka man 1. vieta, man bija tāds, es nevarēju neko pateikt. Man bija ļoti liels šoks. Ļoti liels pagodinājums iegūt šādu balvu. Pirmo reizi kaut kas tik liels notiek. Un tiešām ļoti liels prieks. It īpaši par to, ka būs iespēja satikties ar valsts prezidentu. Un es par sajūsmu. Arī pagājušajā gadā es ieguvu godalgotu vietu, taču šogad es ieguvu īpašu balvu. Tikties ar valsts prezidentu man ir ļoti liels pagodinājums, un es ceru, ka tā tikšanās izdosies. Jā, es gribētu teikt paldies savai skolotājai un saviem vecākiem, un arī klases biedriem, kas man pamudināja to darīt. Es rakstīju vairāk par Latvijas nākotni, cik tā ir cerīga, kas jāmaina. Un iesaistīju arī sevi, ko es daru, kā es arī glaznoju, es sportoju. Un vairāk iesaistīju sevi šajā domā. Kad es došos pie prezidenta, tas noteikti sagādās prieku. Mūsu klase ir ļoti aktīva tādā veidā, jo mana klases biedrene rakstīja arī prezidentu uzrunu. Un viņa arī tika tikusies ar prezidentu. Tā kā man tas ir ļoti liels prieks.
Par dalības prieku runā ik viens konkursa dalībnieks un žūrijas locekļi, bet nu vēl tik atlicis kā kopīgs foto par piemiņu sev un vēsturei. Tas ir tikai punkts šobrīd, kurš noteikti atkārtos, mēs sāksim visu no jaunas. Bet es uzskatu, ka tas ir obligāti. Katram cilvēkam jāatbild sev, kas viņš ir, kur viņš ir, kā viņš mīl savu dzimteni, savu ģimeni, savus rādus. Un no tā sākas tā īsta mīlestība, un no tā veidojas un tauta un valsts. Šis ir viens no projektiem, kas atstāja sajūtu, ka ir izdarīts kaut kas milzīgi liels, milzīgi labs un cik žēl, ka viņš ir beidzies. Jo parasti projekts beidzās, tad liekas, jā, tūlīt ir atskaites un ķeramies pie nākamā darba. Šeit ir vēlēšanās, kad vajadzētu turpināt šo uzsākto darbu, jo arī šie bērni, visi, kas ir iesaistīti projektā, labprāt vēlētos visu to turpināt. Labas lietas ir nezūdošas, un tās parasti rod sev turpinājumu. To arī novēlam šī lieliskā projekta autoriem un realizētājiem. Atgādinam, ka radošo darbu konkursu rīkoja Rīgas Latviešu biedrība projekta Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.